Sveicināti visi, kam nav svešs humora diskurs. Pētnieki saka, ka diskurs ir viss, kas tiek pateikts, taču mēs uzstājam, ka diskurs ir viss, par ko tiek pasmiets. Ar jums kopā šodien ir Viktorija Svičkara, un mēs esam studijā, kur smieties ir atļauts. Un to ļoti labi apzinās mūsu nākamā sižeta varone, kur apvieno humoru ar mākslu. Un kā viņa to dara, skatāmies sižetā. Rien qu'un petit bout d'ongle dans un coin de ma poche, de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. Rien qu'un tout petit bout. Man vienu brīdi likās, ka man ļoti gribās kaut ko darīt ar kustību, bet man tajā laikā, pirms 10 gadiem, vienīgais, ko es varēju iedomāties darīt ar kustību, ir tautiskās dejas. Man kaut kas teica, uz Vefu, bet tur tāda pantomīma ir, un varbūt tu tur gribi. Jā, un es aizgāju, un tad es sāku darboties, un es vēl atceros smieklīgi bija tas, kad mans režisors teica, pēc kādiem gadiem viņš man atklāja tādu patiesību, ka viņš skatījās uz mani sākumā un domāja, ārprāts, ko tā meitene pati aiziet. Ka viņa kaut tik saprast, ka nedara. Ouais, je le laisserai pas partir. Rien qu'un tout petit bout, verni de souvenirs, qui me suivra jusqu'au bout du meilleur ou du pire. Et si je le sors délicatement, et si je le mords, et si je le sens, le perce d'aiguille lui jette des sorts, me rendras-tu le reste de ton corps? Et si je le sors délicatement, et si je le mords, et si je le sens, le perce d'aiguille lui jette des sorts, me rendras-tu le reste de ton corps? Rien qu'un coin de ma poche où il était collé, insignifiant et moche, il va y retourner. Kamēr es palīdzēju vienam no mīmiem tikt ārā no kastes, pie mums studijā ir ieradušies improvizācijas īsti lietpratēji. Sveiki! Iepazīsimies! Kā jūs sauc? Mans vārds ir Guntis. Mans vārds ir Laima. Mans vārds ir Ingus. Pastāstiet, ar ko jūs nodarbojaties? Kas īsti ir improvizācija? Vai mums tagad tāds ļoti grūts jautājums tiek uzdots? Pilnīgi jāiet. Es domāju, improvizācija ir tāds dzīvesveids, ja teikt. Kā tu skaties uz lietām, ar kādu attieksmi skaties uz lietām. Un pieņem esošās lietas, ko tu redzi. Pieņemsim, šajā brīdī ir glāze, kurš padzeros ūdeni, un šis varētu būt arī kaķītis, kurš ņaud, Bet Zilonis vai basēns, kurā var peldēties. Principā, manuprāt, ja tu esi sācis nodarboties ar improvizācijas teātri, tad nekas cits neatliek, kā tas kļūst par tavu dzīvesveidu, kā veidu, kā tu vispār komunicē ar cilvēkiem. Un pavisam banāli varētu teikt, ka puišiem vieglāk iepazīties arī var sanākt. Jā. Sakiet, lūdzu, vai improvizēt vispār ir viegli? Es gribētu atbildēt uz šo jautājumu. Droši, mēs tev atļaujam. Jā. Es domāju, ka sākumā tas liekas, ka pilnīgi tas vispār nav iespējams. Ka tas vienkārši cilvēks skatās un prasa, kur jums ir tik daudz ideju un no kurienes jūs to smeļat. Bet principā, ja improvizēt sāk pareizi, mācīties to lietu, un tu sāc saprast to filozofiju, kā tas notiek, tas ir, man liekas, diezgan viegli un to var darīt, pēc kaut kāda laika apmācības to var darīt jebkurš. Principā galvenais nosacījums ir būt atvērtam. Tas ir pats pirmais nosacījums atvērtam un neteikt nē.
Ar lietām, kas ar tevi notiek, principā. Nu, tu principā visam saki jā. Saki jā. Tad sakam jā, un tad viss notiek. Tātad jūs, prāt, jokot var iemācīties, ja? Es pat negribētu teikt, ka improvizācijas teātris ir baigi balstīts uz tādu joku dzīšanu. Vienkārši tā pati forma pati par sevi ir smieklīga, jo viņa rodas uz vietas, un skatītājs jau redz to, ka tas rodas uz vietas, un kad, tur vienkārši atspoguļojās mūsu kaut kādas zemapziņa un kaut kādas sakrātie slāņi, kas nāk uz ārā un kas ir smieklīgi, jo mēs... Jau šī izlec ārā. Jā, un neviens jokus nemācās pirms iešanas uz skatuves, tas vispār nav apspriežams. Tas nāk no sevis tā. Jā, pilnīgi noteikti. Pilnīgi. Jā. Un tas mirklis arī rada visus tos jokus un visu humoru. Tu minēji, ka ir filozofija šajā visā, vai tu vari arī konkrētāk pateikt, kāda filozofija ir improvizācijā? Jā, kāda ir filozofija? Es domāju, ka tomēr katram jau mācoties, to viņi veidojās sava, bet galvenais jau tas, kas tika iepriekš minēts, ir teikt jā, būt atvērtam, spontānam un spēlēties vienkārši visā procesā. Un iejusties tajā, tiešām nevis iet un, teiksim, rādīt kaut ko skatuves, bet tiešām iet un pilnīgi mazliet kailam un vienkārši dot ārā. Es tev varētu arī papildināt tādā ziņā, ka ar improvizāciju viņa nevar rasties arī viena pati. Viņai ir jārodās arī kaut kādā cilvēka miedarbībā. Mēs nevaram iemācīties lekt 2 metrus augstāk, ja mums kāds nevar palīdzēt. Mēs nevaram arī, teiksim, radīt šo joku, ja mēs neesam 2. Bet arī viens var radīt, bet tas ir viss cilvēku miedarbībā. Tas ir tas pats arī ar skatītāju. Mēs vairāk klausamies, vairāk skatāmies un... Pilnīgi enerģijas apmaiņa ir vajadzīga. Jā. Tad mēs varam sevi vaļā uz to, ejam uz to. Un arī viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir tas, ka skatītājs redzēs, ka mēs esam atvērti, ka mēs esam vaļā, ka mēs ļaujamies, tad skatītājs arī to spēs izdarīt. Un tādā veidā mēs arī padarām to visu. Mēs par viņiem nesmejamies, mēs kopā ar viņiem smejamies, mēs kopā radām ar viņiem. Bet ziniet, esmu pārliecināta, ka tikpat labi improvizēt padodas arī mūsu nākamā sižeta varoņiem, tā kā skatāmies. Lejam iekšā! Lejam tā! Humors, melns vai balts, bet varbūt katram savs. Tas spēj vienot un šķelt. Šajā sižetā par to, kāpēc improvizācijas skatuves svin savu triumfu. Darīsim pa vecajai metodei. Improvizācijas teātris pēc savas būtības ir teātra žanrs, kurā ir iekļauta spontāna reakcija uz lietām, kas nav iepriekš sagatavotas. Notikumi, darbības, attiecības, cilvēki. Tas ir viss tas, kas zāle, teiksim, cilvēki, kas to skatās, dod savus priekšlikumus, ko viņi gribētu, lai aktieri parāda. Un aktieri nekavējoties to parāda, uztaisot to tādu kā mazu skeču, kuru iespējams kādā lugā kāds jau varētu būt bijis sarakstījis. Bet viņi to visu rada uz vietas, bez iepriekšējas sagatavošanas, un tur arī ir viens no tiem paradoksiem iekšā tajā visā procesā, ka smieklīgi, kā varēja iedomāties. Es nekad nebūtu, teiksim, iedomājusies tādu teikumu nobeigumu, kā improvizators to izdarīja. Kurā brīdī nāk viespiens? Viespiens nāk tagad, kā jūs uzminējāt. Gandrīz acis izbakstīja. Sandas minētā priekšlikumu sniegšana no skatītāju puses nav iedomājama bez tā saucamā vidutāja, kurš uztur saikni starp aktieriem un auditoriju. Par to, kā tas ir, stāsta improvizācijas teātra 5 perona dalībnieks Arnis Stuburs. Principā vadīt improvizācijas pasākumu ir, kā es to vienmēr sev uztveru, tā ir principā tā pati improvizācija, jo ir kaut kāds scenārijs, pēc kura tev jāvadās, bet tas scenārijs principā ir tikai ainas, pēc kuras tiek spēlēta. Pārējais komunikācija ar publiku, komunikācija ar spēlētājiem. Man personīgi tas ir improvizācijas skatoties no skatītājiem, kas viņiem tajā brīdī ir nepieciešams. Uz kuriem viņi dosies? Kaut kādu interesantu vietu. Pieņemsim, varētu pajautāt tev vietu, uz kuru tu nekad noteikti negribētu aizbraukt. Negribētu. Teiksim tā, savā ziņā tā ir
iepazīšanās ar skatītājiem, pirmām kārtām uzejot uz skatuves un tad dot to, ko viņi vēlas. Jo viņi vēlas lielāku jautrību, tad viņiem iedot lielāku jautrību. Ja tu redzi, ka viņi vēlas varbūt nelielu atpūtu un vairāk tikai skatīties skatītājus, tad attiecīgi to viņiem ir iedot. Džem teātrī pilnīgi slepeni satikām improvizatorus, kuri kopīgi apvienojas uz skatuves, lai radītu unikālu starpspēli. Kā tas notiek, stāsta pilnīgi slepeni projekta idejas autors un producents Džerijs Šterns. Tas ir improvizācijas projekts, kas ietver vairākus improvizācijas teātrus kopā. Katru reizi mums ir cits sastāvs, un mēs mēģinām savienot dažādas improvizācijas skolas, piespiest viņus sadarboties, improvizēt kopā tiem cilvēkiem, kas ikdienā to nedara. Jo katrs ir mācījies citos improvizācijas nodarbībās, viņam ir cita humora izjūta, viņš ir pieredzis spēlēt citas formas, un šeit mēs tādā džem teātrī, tā kā džem seišanā sabāžam visu kopā un skatāmies, kas no tā notiks. Caur sietu mēs iepērzīsim piespiedu iekšā tajā, lai veidojās siers ar caurumiem. Tāpēc caur sietu. Man liekas, ka es sapratu, ko nozīmē improvizēt. Tā tad sanāk, ka publika jums pasaka, ko darīt, un tad jūs to arī izdarāt, ja? Apmēram tā būtu? Nu, mēs teiktu, ka pat jā, bet mēs esam tādā ziņā, kad mēs spēlējam konkrētu etīdi un mēs piemeklējam vidi vai raksturu. Burvīgi, es jums esmu atradusi vidi un raksturu. Tā tad pamēģināsim šādi. Šeit jums ir kastīte, maziņa. Ļoti laba laiva. Mazāk kanavēlā. Nedrīkst, ka... Pagaidiet mirklīti. Jā, mēs neko neredzējām vispār. Tātad šeit ir kasts, kas ir kaut kas paslēpts, un tad jums ir jāizņem viņa ārā, un tā kā jāimprovizē un jāparāda, ko jūs varētu mums parādīt, un tā būs reklāma. Mums jānoreklamē šis priekšmets, kas tur ir iekšā. Labi. Gatavi? Labi, skaidrs. Mēģinam? Mīļais skatītāji, vai jūs izjūtat tādu nelielu sāpi ikreiz, kad pamostaties? Vai jums liekas, ka kafija vairs nestrādā? Nu, tad mums ir risinājums, kolēģi. Šis lieliskais grīdas uzslaukāmais jums palīdzēs? Pamosties no rītiem, jums vairs nebūs jālieto kafija. Jūs ietaupīsiet daudz naudas un jūsu māja būs tīra. Aizslaucīs kaimiņu suni, kas reizēm neļauj aizmigt. Aizslaucīs miega graudus. Jā! Un aizslaucīs mani, ja es pats gribēšu. Jaunā slota veikalos no augusta. Paldies! Paldies! Nu tā tik bija reklāma, bet tagad es jums parādīšu kādu īstu slotu pazinēju. Skatāmies sižetu. Ka esmu savā vietā un varu sakārtot pasauli. Es ticu tam, ko es daru. Es ticu, ka aizjot uz darbu, es kaut ko atstāšu pēc sevis. Vai pareizāk sakot, neko neatstāšu. Citi studenti izvēlas studēt kaut ko, kur viņi vēlāk varēs pelnīt naudu. Vienkārši sēžot oficā un tam līdzīgi. Bet es gribu pieceļoties darbu zināt, ka katru dienu nesīs jaunas izaicinājumus. Es neesmu iekštelpu cilvēks. Ārā ir mana stihija, tā ir mana teritorija. Mani sauc Norberts Gruzis, un es esmu LU sētniecības zinātņu fakultātes students. LU piepildīja Norberta sapni nesen tik nodibināt sētniecības zinātņu fakultāti, kas ir akadēmisko un praktisko zināšanu avots jaunajiem pļaut, tīrīt, mazgāt, vākt un slaucīt gribošiem jauniešiem un jaunietēm. Nav skaistākas skaņas par to, kā slotas arī triecas pret asfaltu, kad ziemā tu kaisi smilti vai sāli uz atkal ledus. Tev šķiet, ka tu vari visos pasaules. Rodas iekšējs spēks? Jā, spēks no iekšā. Kāpēc tu domā, ka tev nesaprot? Pie vainas tie stereotipi, ko veido mūsu pamatskolas skolotāji, sakot, ka, ja slikti mācīsies, tad pats sētnieku kļūsi. Es biju labākais skolnieks visā upeņmaizes rūgušpurna pamatskolā. Kas tev te ir? Mani elki. Ovāls no Imantas, Zinaīda no Muskačkas,
Villijs no Springfieldas un, protams, Ļusja no Sahāro ielas. Visi mēs cenšamies viņiem līdzināties. Viņi ir arī pazīstamākie teorētiski šajā jomā. Literatūra gan vairāk ir krieviski, bet Maskačkā krievu valodu apguva pirmajā dienā. Vajag tikai kārtīgāk pieturties. Citi studenti uz studijām ņem pildspalvas dators, bet tavu galvenie studiju atribūti ir? Jā, slotas. Džakonda lietoja tikai bruģētām Vecrīgas rajona trotuāram. Mince ir domāta zāles ķemmēšanai, Renē peļķu susināšanai. Redziet, viņai zari ir ar pumpuriem, lai aizturētu ūdeni. Kaija ir parasta slota, kuru lieto ikdienā. Tas ir kā māksliniekam. Mākslas darbu nevar radīt bez atbilstošiem līdzekļiem. Protams, ir sapnis, bet man dažreiz tiešām šķiet, ka esam pārāk ambiciozi. Tavā vecumā tas ir normāli. Nu jā, bet Slaucīt vēstniecības rajonu, nezinu. Par daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu es droši vien sākšu domāt tad, kad man būs ģimene un savs darba rīku pieliekamais. Norberts Gruzis ir gandrīz pabeidzis savu izglītību sētniecībā, taču šodien viņam ir pēdējais gala pārbaudījums. Šķiet, ka puisim ir labas izredzes, jo savā darbā viņš izmantoja netīru lauka novērojumu, kvantitatīvo atkritumu analīzi un citas sētniecības metodas. Par ko tu rakstīji savu bakalaura darbu, Norbert? Mans temats ir slotas un sētnieku tēlu korelācija filmas Harijs Poters un seriāls Simpsonu diskursā. Norberts saņem augstāko novērtējumu no bargās komisijas – sētnieka goda mantiju. Noteikti vilkšu uz izlaidumu ļoti silta, ērta, mīksta, labi. Jāsaka, ka cerams tagad mūsu ielu tīrī pārvaldīs jaunieši, kuri izglītot šajā jomā, nevis kaut kādi inženieri, celtniecības ķīmijas vai žurnālistikas bakalauri. Skatoties uz šo puisi, slavenais drauds Slaucīs ielas ar diplomu kabatā. Zaudē savu līdzšinējo nozīmi, jo Norberts Gruzis ir pirmais sētnieks ar bakalaura diplomu sētniecībā. Cieni savu slotu. Es zinu vēl vienu improvizācijas tehnikas paņēmienu. Šie jautājumi. Tad tā fiksi. Cik grādi ir kefīrā? 75. Vēl kādi? 82,6. Ja saskābis, tad 4. Kad būs pasaules gals? Laima pazina labāk. Tad, kad laivotāji būs aizbraukuši līdz upes galam. Kaimiņš Jura saka, ka trešdien varētu būt, bet tas vēl nav zināms. Kāpēc zeme ir apaļa? Tāpēc, kad apaļā viņa nevar būt. Tāpēc, ka tā ir golfa bumbiņa. Un kukaiņu ņēd. Ziloņam patīk būs pārdīt. Tāpēc, ka viņa ir golfa bumbiņa. Ideāli, ko tagad gaidīt? Humāra diskurss nākamo raidījumu, vai ne? Jā, mīļie, mums laiks arī ir beigt. Skatos, ka tiešām mūsu laiks ir beigt, tā kā tiksimies nākamo raidījumu. Ar jums bija Viktorija Svičkara, Laima, Ingus un Guntis. Paldies, ka skatījāmies, tiekamies. Atā! Atā!